Šajā video es iespējams nedaudz atkārtošos, bet šie ir jautājumi, kurus es vienmēr saņemu, un es vienkārši gribēju ļoti, ļoti skaidri pateikt tieši par Facebook grupu. Numur 1. Facebook live nav pamatnodarbības. Tā kā šīm pamatnodarbības ir šeit šobrīd kursā tie materiāli, kas tev ir pieejami, sāc ar tiem noskaties tos. Facebook grupa ir domāta kā atbalsts, tā ka tu jau esi uzsācis procesu, vai arī tev rodas jautājumi pēc tam, kad tu esi noskaties materiālus un tu īsti nezini, kur sākt, tad arī tu vari droši pajautāt jautājumus. Bet tad pirmais solis ir noskatīties tos materiālus, kur ir pieejami šeit. Pirms tu uzdod jautājumus Facebook grupā, vai uzdod jautājumus Facebook live'os, tad mūsu triecienu zonos, ir svarīgi, ka tu esi noskatījies tos materiālus, kur tev šobrīd ir pieejami šeit. Jo dotajā brīdī tev ir pieejami materiāli par low carb uzturu. Ja tu tikko sāki, tad šobrīd tev ir pieejami materiāli par low carb uzturu. Tātad pirmā nedēļa, šobrīd ir tāds sagatavošanās process. Un tātad tu ej vienkārši cauri tiem materiāliem, kuri tev šobrīd ir pieejami, un tu uztraucies tikai par tām lietām, par kurām es runāju šobrīd Facebook materiālos. Šobrīd šajos kursu pamatmateriālos. Facebook grupā, kad tu skatīsies laivus, tu redzēsi, ka tur ir cilvēki, kuri jau ir sākuši ketogēnu uzturu, kuri jau ir sākuši gavēšanu, kuri jau ir sasnieguši savus mērķus un tā tālāk. Un tas ir darīts ar apzinātu mērķi, lai jebkurā brīdī jebkurš varētu pieslēgties un mācīties no cilvēkiem un iedvesmoties no cilvēkiem, kas jau ir tikuši tālāk. Bet tas nenozīmē, ka tev ir jāuztraucas par ketogēnu uzturu vai par gavēšanu vai par šādām lietām. Ja tu skaties, ja tu šobrīd esi low carb sadaļā un tu skaties triecienu zvanu un tu dzirdi, man runājam par ketogēnu uzturu vai par low carb uzturu un kāds tur jautā kaut ko par keto un par ogļhidrātu skaitīšanu un tādām lietām, un tev nav ne mazākās nojausmas par ko viņš jautā, jo es materiālos par to vēl neesmu runājis. Neuztraucies, viss ir kārtībā. Tu vari to uztvert kā vienkārši papildus kaut kādu informāciju, kaut kur reģistrēt pakausī ar to, ka tas tev noderēs kaut kādā nākotnē, bet ja pamatmateriālos tie, kas ir pieejami šeit, šobrīd tu esi ticis tikai līdz low carb uzturam, tad tas ir viss, par ko tev ir jāuztraucās. Un, protams, tu vari droši jautāt, tur vai būs tas un tas jādara, vai būs tā un tā. Tu vari droši šos jautājumus uzdot tīri, lai apmierinātu savu zinkāri, bet tās, ja es par kaut ko vēl neesmu runājis materiālos, tad visticamāk tev par šo lietu vienkārši vispār nav jāuztraucās, un visas papildu lietas, līdz kurām tu vēl neesi ticis, par ko tu dzirdēsi triecienzonos, ir vienkārši tādas lietas, ko tu vari uztvert kā, varbūt kaut kad nākotnē noderēs. Sāk lēnām pieradināt sevi pie tās idejas par to ketogēnu uzturu un tā tālāk. Bet tās nav lietas, par ko tev šobrīd vispār ir jāstraucās. Tev ir jāuztraucās un jādomā tikai par to, par ko esmu runājis tev šobrīd pieejamajos materiālos.